Labvakar! Jaunā lidojuma plānā. Raidījumā, kas stāsta par tiem, kuri pieaugot nav aizmirsuši savu bērnības sapni un ir iemācījušies lidot. Šajā reizē gan raidījumu sāksim ar atskatīšanos uz aizejošo vasaras sezonu, kad divus būtiskus jaunumus piedzīvoja Nacionālā aviosabiedrība Air Baltica. Tieši šajā vasarā Air Baltica turbopropelleru lidmašīnu flotē notika pilnīga pāreja uz jaunajām Bombardier Q400 lidmašīnām. Pēdējā no jaunajām lidmašīnām tika saņemta septembrī. Tagad mums ir tikai viens turbopropelleru lidmašīnu tips. Tas vienkāršo procesu, vienkāršo situāciju, palīdz samazināt arī izmaksas. Bet mēs jebkurā gadījumā arī sakam paldies Fokkeriem, kur gan pēdējā laikā lidoja tā vairāk kā rezerves lidmašīna, kad citi nevarēja lidot. Ja, tad ļoti minimāli darbojās, bet viņi mums uzticīgi kalpoja 15 gadus. Tādējādi Fokker ir kļuvusi par Air Baltica flotē visilgāk kalpojušo lidmašīnu, kas ir labs kvalitātes rādītājs. Tomēr, izvērtējot flotes modernizācijas iespēju, palikt pie Fokker vienkārši nebija iespējams. Fokker diemžēl neražo vairs jau ilgu laiku, un mēs nevaram nopirkt jaunu Fokker. Un ir arī tomēr atšķirība. Bombardier ir šobrīd pasaulē, kas ir no lidmašīnām pieejama, tā ir tā modernākā propelleru lidmašīna. Viņa ir ekonomiska, laba lidmašīna. Jāatzīst no skatītājiem, kas lidmašīnā kāp iekšā vien kā pasažieri, ir dzirdēts viedoklis, ka turbopropelleru lidmašīna, vienalga ir tā Fokker, Bombardier vai kāda cita modeļa aparāts, šķiet tāds diezgan vēsturisks un nemoderns pasākums. Šādam uzskatām gan īsti pamata nav. Propelleru lidmašīnas arvien vairāk atgriežas aviokompāniju flotēs, ņemot vērā to, ka viņas ir ekonomiskākas, ņemot vērā to, ka degviela paliek dārgāk, tad aviokompānijas cenšas, protams, lidot pēc iespējas ekonomiskāk. Laika un līdzekļu ekonomija gan vērojam noteiktos attālumos, tādēļ arī turbopropelleru lidmašīnas tiek izmantotas salīdzinoši īsos maršrutos. Lielākoties, protams, Q400 turbopropelleru lidmašīna lido tādos tuvākos maršrutos, kas ir līdz 90 minūtēm, līdz pusotrai stundai. Šāda attāluma lidojumos ietilpības ziņā daudz lielākie Boeingi tiek laisti tikai gadījumā, ja vērojams liels pasažieru pieplūdums kādā konkrētā reisā. Taču, kas pasažieriem būtiski, laiks, kādā negarus lidojumus veids turbopropelleru lidmašīnas, ir tāds pats kā reaktīvajām. Q400 kā turbopropelleru lidmašīna ir ļoti ātra lidmašīna. Ja mēs skatāmies maršrutu, teiksim, Rīga, Kopenhāgena vai Rīga, Stokholma, Rīga, Helsinki, tad pasažieris nemaz nejūt tur, teiksim, 5 līdz 7 minūšu atšķirību tajā lidojuma ilgumā, ko veids, teiksim, propelleru lidmašīna vai reaktīvā lidmašīna. Protams, attālumam pieaugot, tā atšķirība arī laikā tomēr pieaug vairāk, un tad to var just. Teiksim, lidojumā uz Briseli to pusstundas vai 35 minūšu atšķirību jau sajūt lidojuma laikā. Bet tuvākos maršrutos viņi nevar sajust, tāpēc mums ir tāda brīnišķīga iespēja, ka, ja mums reises ir pieprasīts, mēs pārdodam daudz biļešu tajā reisā, sūtam reaktīvo lidmašīnu. Ja reises ir mazāk pieprasīts, un mēs neesam pārdevuši 150 vietas pēc 76 vietas, tad mēs varam sūtīt mazāku lidmašīnu. Tādējādi tā elastība ļauj mums ietaupīt atkal. Kā jau minēts, 4 pēdējās Bombardier Q400 lidmašīnas, kas papildināja Air Baltica floti, ir pilnīgi jaunas. Savukārt jau iepriekš iegādātās ir vien pāris gadus vecas. Tādējādi kopumā Latvijas Nacionālā avio pārvadātāja turbopropelleru lidmašīnu flote ir uzskatām par ļoti jaunu. Ar šo Air Baltica ir pati jaunākā turbopropelleru lidmašīnu flote Ziemeļa Eiropā un Centrāla Eiropā. Paredzams, ka Bombardier Q400 lidmašīnas Air Baltica pasažierus pārvadās nākamos vairāk nekā 10 gadus, un tieši ar Q400 saistās arī nākamais lielais jaunums no Nacionālās aviosabiedrības. Šajā vasarā tika sākti, un šobrīd arī tiek turpināti, lidojumi Amber projektā, jeb tā saucamie zaļie lidojumi. Tie tiek īstenot izmantojot satelīta navigāciju, un Air Baltica ir pirmā aviosabiedrība Eiropā, kas
pēc tādas uzsākusi ar turbopropelleru lidmašīnām. Tiek solīts, ka zaļie lidojumi aviosabiedrībai ļaus būtiski uzlabot ekonomiskos rādītājus. Šī lidmašīna, ielidojot Rīgā, tiek vadīta ar satelītu palīdzību, tādējādi saīsinot maršrutu un maršrutu padarot tādu, ka var lidot ar labāku degvielas ekonomiju. Mēs jau augusta vidū sākām tos zaļos lidojumus, pirmos izmēģinājumu lidojumus, un tagad mēs turpinam tos lidojumus. Tā kā mēs ceram, ka jau nākamajā vasarā, nākamajā gadā mums šie lidojumi būs pilnīgi kļuvuši par ikdienu. Pagaidām gan no kopumā paredzētiem 100 izmēģinājumu lidojumiem īstenot izdevies tikai 9. Tas ir ļoti neliels skaits, lai varētu dot precīzu atzinumu, zaļo lidojumu koncepts strādā vai nē. Tomēr vismaz sākotnējie rādītāji apliecina, ka iepriekš prognozētā ekonomija būs gūta. Mēs uz katru lidojumu plānojam vidēji ietaupīt 100 kg degvielas, jeb samazināt emisiju apjomu par 300 kg. Mēs plānojam samazināt maršrutu garumu par aptuveni 50 km. Zaļajos lidojumos būtisks aspekts ir trokšņa līmeņa samazinājums, ko reāli varēs izjust arī iedzīvotāji uz zemes. Tas lielā mērā ir panākts nevien ar daudz īsākām un precīzi izstrādātām trajektorijām pieejai uz nosēšanos lidostā, bet arī apstākļiem, ka pa jaunajiem maršrutiem lidmašīna uz nolaišanos iet ar mazāku jaudu, pa taisnu līniju, nevis pa trajektoriju, kas vizuāli atgādina kāpnes. Trokšņa līmeņa samazinājums ir faktors, ko atzinīgi novērtē arī lidosta Rīga. Ir iespējams novirzīt gaisa kuģi tur, kur mēs vēlamies, vai visbiežāk tas ir kompromiss starp operatora vēlmēm lidot maksimāli īsi un lidostas vēlmēm, lai gaisa kuģi lidotu, nepārlidotu apdzīvotas vietas vai pārlidotu viņas, lidotu maksimāli tālu no tām apdzīvotām vietām. Tas ir viens ļoti būtisks ieguvums, un tieši šis konkrētais Amber projektā izpildītie lidojumi, testa lidojumi, viņi visi ir aplidojuši Rītabuļļu ciemu, tad Rīgas daļu Rītabuļļus. Līdz ar to viņi ir būtiski samazinājuši troksni ietekmi tiem iedzīvotājiem. Pašlaik tie ir ļoti neliela daļa atsevišķu lidojumu, un tas neviens droši vien to nav pamanījis, bet ja pilnīgi visi gaisa kuģi varētu tā lidot, ielidojot, tad, piemēram, Rītabuļļiem varētu būt uz pusi mazāk to gaisa kuģi, kas viņus pārlido, un to viņi noteikti varētu sajust. Ar satelītu navigāciju vadītajiem lidojumiem būtiska priekšrocība ir arī to precizitāte pa noteiktu līniju. Ja pašlaik gaisa kuģi bieži vien, sevišķi tad, kad viņi ielido vizuālos apstākļos, viņi var lidot viens uz 1 kilometru uz vienu pusi, otrs kilometru uz otru pusi. Tā rezultātā tiek skarti daudz vairāk iedzīvotāji, nekā viņi varētu būt, un daļa, lai gan trajektorijas nomināli bieži vien nav pāri apdzīvotām vietām, atsevišķi lidojumi ir pāri apdzīvotām vietām. Un tas ir ļoti būtisks ieguvums, ka mēs varam būt samērā pārliecinoši, zināt, ka gaisa kuģi lido tur, kur viņiem ir noteikts, un arī demonstrācijas lidojumi un testa lidojumi ir parādījuši, ka tā precizitāte ir daži 10 metru. Un kā jau minēts, zaļajos lidojumos arī pati lidmašīna uz nolaišanos iet ar mazāku jaudu, tātad klusāk. Izpildot tādas procedūras, kā Amber projektā noteikts, pats gaisa kuģis ir klusāks. Restīvi ir kopumā 3 būtiski ieguvumi, un lidos ļoti skatās, lai šādi lidojumi būtu pēc iespējas vairāk. Pašlaik tas ir tikai skrejceļu virzieniem 18 un tikai ielidošanai. Izlidošanā ļoti būtu būtiski, lai varētu šādi, un tad lielā mērā daudzas iedzīvotāju sūdzības atkristu. Taču līdzīgi kā lidosta Rīga, arī projektu uzraugošā iestāde Civilās aviācijas aģentūra atzīst, ka veiktie 9 lidojumi ir tikai pats sākums. Turklāt pirmie 9 bijuši vizuālie lidojumi, tādēļ pilnā mērā pateikt, kā sevi attaisno satelīta navigācija, ir sarežģīti. Pašreiz šie lidojumi viņi notieks vizuālajos apstākļos, kā jau es minēju. Tas nozīmē, ka pie labas redzamības, lai piloti spētu redzēt lidostu, skrejceļu un nosēsties, un tādējādi šie riski tiek mazināti, un šis lidojums ir tiešām drošs. Reālajā vidē
šie lidojumi tiktu veikti instrumentāli, un tad šī GPS signāla izmantošana arī parādītu sevi, kā viņi attaisnojās arī pie sliktiem laika apstākļiem, kad būtu iespējams veikt nosēšanos pie sliktākiem laika apstākļiem, kur, piemēram, pašreizējie navigācijas līdzekļi to nevarētu nodrošināt. Tas arī ļauj trajektorijas samazināt, jo nav jāveic lidojums pēc tām trajektorijām, kas ir balstītas uz navigācijas līdzekļiem uz zemes. Tātad viņas ir samērā lielā zigzagā, un tur ir lieli zudumi, nevajadzīgi zudumi gan laikā, gan degvielā, enerģijā kopumā, bet ir iespējams veikt pa to trajektoriju, pa kuru tiešām ir visiespējams taisnāk veikt lidojumu. Tie ir tie lielie plusi, un kas kopējā bildē palielina arī gaisa telpas kapacitāti. Tātad tas ļauj samazināt distancēšanu starp gaisa kuģiem, kuriem ir līdzīgas spējas, un tātad tas palielina arī paaugstina iespēju noteiktā gaisa telpas tilpumā atrasties vairākiem gaisa kuģiem un visu šo te procesu nosēšanos, pacelšanos veikt raitāk. Kā jau minēts, šobrīd Air Baltica ir pirmā aviosabiedrība, savukārt Rīga pirmā lidosta Eiropā, kas uzsākusi zaļos lidojumus ar turbopropelleru lidmašīnām, taču ir zināms, ka nākamo gadu laikā uz satelīta navigāciju būs jāpāriet arī citām lidostām un aviokompānijām. Pāris gadus atpakaļ ICAO, kas ir zem apvienotām nācijām civilās aviācijas starptautiskā organizācija, nāca klajā ar vienu no rezolūcijām, kas tās dalībvalstīm ir saistoša, un konkrēti šī rezolūcija aicināja dalībvalstīm līdz 2016. gadam aprīkot visus instrumentālos skrejceļus ar noteiktas navigācijas specifikācijas nolaišanās procedūrām. Tātad būtu jāizmanto vai nu satelīta navigācija, vai nu pārsvarā tā būtu satelīta navigācija, kur būtu jāizmanto. Eiropas Savienības līmenī tika identificēts no dalībvalstīm, ka šī prasība laika ziņā tehnisku iemeslu dēļ, cilvēku darba apjoma dēļ un arī tīri tehniski un finansiāli, tas ir ļoti, ļoti izaicinoši, tāpat kā pārējai pasaulē un pasaules dalībvalstīm. Un no Eiropas Savienības bija tāda nostāja, kad mēs šo te varētu sākt ieviest no 2018. gada. Regula pašreiz ir savā fināla stadijā, un mēs paredzam, ka nākamo pusotru gada laikā varētu šī regula arī nākt klajā. Tur konkrēti pateikts, pie kāda gaisa kuģu skaita lidostām, kuriem ir instrumentālie skrejceļi, obligāti ir jāievieš konkrētās procedūras. Tā kā tā ir obligāta prasība, un mērķis ir pāriet maksimālu satelītu navigāciju, paturot virszemes navigāciju kā drošu glābšanas riņķi. Noslēgumā var vien piebilst, ka projektā Amber izstrādātās procedūras un jaunie maršruti ir paredzēti tieši nacionālās aviosabiedrības lidmašīnām, un šobrīd nav iespējams pateikt, vai pat tiem varēs lidot arī citu pārvadātāju gaisa kuģi. Taču ir skaidrs, ka nākamo gadu laikā pie zaļajiem lidojumiem vēl tiks strādāts un strādāts daudz. Šī te specifikācija, ko konkrēti Air Baltica ir izvēlies, kas ir RNPIR 0,3, jeb šai procedūrai ir nepieciešama speciāla atļauja konkrētam operatoram, konkrētam gaisa kuģa tipam. Tā ir tikai viena no 11 dažādām navigācijas specifikācijām, kas ir pieejamas. Vismaz 2 no tām specifikācijām Latvijā nekad netiks izmantotas, jo mums nav ne tūkstnešu, ne okeānu blakām, kas attiecas uz specifikācijām, kuras varētu izmantot lidlauka gaisa telpā. Tur ir kādas 3-4, kuras potenciāli varētu izmantot praktiskāk, visdrīzākais, ka reducēsies uz kādām 2 visdrīzākais. Latvijas gaisa satiksme jau ir izstrādājusi un iesniegusi civilās aviācijas aģentūrā arī projektu par to, kā viņi redz šo dažādu navigācijas specifikāciju ieviešanu Latvijā kopumā. Un civilās aviācijas aģentūra arī tālāk attīstīs šo projektu, konsultēties ar gaisa telpas izmantotājiem un arī ar lidostām. Par to, kā tiek turpināts darbs pie satelīta navigācijas sistēmu ieviešanas lidostā Rīga, stāstīsim kādā no nākamajiem raidījumiem. Bet mēs būsim atpakaļ pēc īsas pauzes ar jauniem stāstiem. Nepārslēdziet kanālu!
Raidījumu turpinām ar priecīgu stāstu no lidostas Rīga, kur noskaidrots veiksmīgais un punktuālais pasažieris, kurš ticis pie vērtīgas naudas balvas un ceļojuma no Nacionālās aviosabiedrības. Un tas viss pateicoties tam, ka savulaik viņš lidostā Rīga pirms lidojuma bija ieradies ārkārtīgi laicīgi un aizpildījis izlozes anketu. Tātad lielo balvu ir ieguvis Vladimirs Andrejuks, un viņš ir lidojis uz Londonu ar aviokompāniju Air Baltica. Un atbilstoši loterejas noteikumiem, tieši lidojumu uz kādu no Air Baltica reisiem Vladimirs saņem arī balvām, taču akcijā, kas ilga vairākus mēnešus, varēja piedalīties jebkuras aviosabiedrības, jebkurš pasažieris. Vienīgais, kas bija jāizdara, lidostā jāierodas laicīgi un jāizpilda anketa. 1. jūlijā lidosta Rīga sadarbībā ar aviokompāniju Air Baltica un Atu Duty Free uzsāka loteriju, kurā varēja piedalīties jebkurš pasažieris, kurš ir ieradies lidostā Rīga un izgājis drošības kontroli vismaz pusotru stundu iepriekš. Aizpildot loterijas anketu, iemetot loterijas kastē, tad bija iespēja piedalīties nedēļas izlozēs, mēneša izlozēs, kā arī vinēt lielo balvu 1100 eiro un 2 aviokompānijas Air Baltica biļetes uz jebkuru no galamērķiem. Vasara lidostām un aviosabiedrībām ir noslogotākais darba cēliens, kad cilvēki visaktīvāk dodas ceļojumos ar lidmašīnām. Tādēļ tā saucamajās pīķa stundās lidostā mēdz veidoties diezgan lieli sastrēgumi. Akcija bija viens no veidiem, kā pasažierus mudināt ierasties lidostā laicīgi. Bija jūtams, kad cilvēki ierodas nedaudz ātrāk, un šis bija viens kā motivators viņiem. Un arī saņēmām komentāru no vienas izlozes uzvarētājas, kas teica, ka parasti viņi tiešām ierodas pēdējā mirklī, bet lūk, šoreiz viņai bija motivācija ierasties šo pusotru stundu iepriekš, un kā beigās izrādījās, viņa arī laimēja balvu. Jo ātrāk cilvēks ierodas lidostā, jo ātrāk mēs pasažieriem varam piedāvāt iekāpšanu reisā, un jo gludāk iet process un lidmašīna var izlidot laikā. Ņemot vērā to, ka Nacionālā aviosabiedrība jau ilgstošā laika periodā ir top 10 punktuālāko Eiropas aviosabiedrību sarakstā, var secināt, ka lielākoties viss arī notiek gludi. Kaut fakts ir arī tas, ka visai sarežģīto procedūru, kurā lidmašīna tiek sagatavota lidojumam, patiesi var izsist no sliedēm arī viens vienīgs pasažieris. Ja lidmašīnā ir sakāpuši 150 pasažieri un viens nav iekāpis, kā viņam bija jāatnāk, tad, protams, tas process aizkavēsies. Pat ja lidmašīna ir plānojusi izlidot laikā, un ja šim pasažierim, kas ir aizkavējies, nav atnācis, viņš ir nodevis bagāžu, tad pēc drošības procedūrām tā bagāža ir jāsameklē un tā arī ir jāizņem ārā no lidmašīnas. Raidījuma noslēgumā piedāvājam kādu netik parastu stāstu, kuru izprovocēja mūsu skatītājs Sivars. Viņš savā vēstulē mums rakstīja, ka esot dzirdējis baumas par to, ka cirka mākslinieki savos priekšnesumos mēdzot izmantot palīgierīces, kas patiesībā ražotas aviācijas vajadzībām. Tas mums bija liels stimuls, lai dotos uz cirku un satiktos ar kādu no māksliniekiem un, protams, noskaidrotu, vai Ivara sacītajā ir kāds patiesības grauds. Izrādās, taisnība vien viņam ir. Cirka akrobātu grupa Asa Duļina, kas izpilda neskaitāmus lēcienus ar pagriezieniem un kūliņiem gaisā, savā priekšnesumā izmanto arī tā saucamo koka kāju, kas gan patiesībā ir metāla stienis, pie kura piestiprina abas akrobāta kājas. Šādi aprīkots akrobāts izpilda galvu reibinošus lēcienus ar sekmīgu piezemēšanos uz kājām, vai pareizāk sakot, jau minēto koka kāju. Asa Duļina grupas gadījumā šis stienis ir 165 cm garš, taču, ja izmērtiem mēdz būt ļoti dažādi, tad ražošanas vieta gan ir līdzīga, un parasti tās tiek pasūtītas tieši авиācijas rūpnīcām. Для каждого трюка своя ходуля подбирается. И для каждого человека она делается, заказывается труба на авиационном заводе, материалы тоже, там есть такая система, где крепятся ступни, то есть там используется со сплавом титана это все. Nu, ja это должно выдерживать очень большую нагрузку при приземлении. Tieši augstā izturības pakāpe ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ šīs palīgierīces tiek pasūtītas aviācijas rūpnīcās. Это мы делаем только на авиационных заводах, эти трубы. Они, во-первых, легкие, для прыжков очень удобные и прочные, в приземлении не ломалось. Раньше использовали из других материалов, но они ломались, было очень опасно, люди травмировались. И вот уже начали заказывать на таких заводах.
Starp citu, lai arī akrobātis savu priekšnesumu laikā izpilda visdažādākos trikus ar lēcieniem, veic arī lēcienus no atspērkārts, kas atrodas 2 cilvēku auguma augstumā, tieši ar koku kāju veicamie, esot viena no sarežģītākajiem numuriem, kas attiecīgi vislabāk tiek arī apmaksāti. Она самая травмоопасная и самая оплачиваемая. Кто это исполняет из акробатов, они получают больше всех из ребят. Taču papildus jau pieminētajiem palīgi instrumentiem šķiet nebūs melots sakot, ka akrobātis savu priekšnesumu laikā iztur arī pamatīgas pārslodzes, kuras var salīdzināt arī ar tām, kādas jāpārvar, piemēram, aerobātikas pilotiem. Пятерное сальто, либо 4 бланжа прямых тел. Там большая нагрузка в воздухе используется. Оно на короткое время, но там очень серьезно. У нас такой легенда цирка Моисеев, который в Дюссалее сейчас работает, тренером такой самый. Он отключался в полете. Ему даже цирк запрещал, но он как-то все это обходил и все равно возвращался в цирк и дальше прыгал. Esot cirkā uzzinājām, ka zināma saistība ar aviāciju ir vēl kādam mākslinieku pārim – Natālijai Zaiko un Sergejam Volkovam, kas publikas priekšā stājas kā gaisa vingrotāja duets Duo Volkov. Jau viņu priekšnesums vien ir galvu reibinošs lidojums, vārda vistiešākajā nozīmē. Šķietami bez piepūles un viegli pie cirka arēnas griestiem pāris izpilda visdažādākās figūras, par ko pelnīti saņem arī skatītāju aplausus. Taču izrādās, viņi ir snieguši priekšnesumu arī zem īsta helikoptera, īsta lidojuma laikā. Прилетает вертолет, подцепляет нас, и мы поднимаемся, делаем определенные элементы, все это с флагом, все это красиво, все это над городом поднимается, и нас уносит как бы в дальние края. Но это как бы было, я скажу, нелегко, то есть это действительно, это что-то с чем-то, да, это уже совершенно другая, как бы, там, лишь бы взяться покрепче, и все, ты понимаешь. Но там уже пришлось привязаться веревочкой, потому что, ну, вы сами понимаете, это как бы дело... Это, да, не каждый день, да. И у нас не было столько возможностей. Да, и это все без всяких предварительных каких-то тренировок, то есть это все... То есть сказали, вот надо вот так, вот сделайте что-нибудь, но надо вот так вот. Прилетел вертолет, все это подцепили, все это взялись, поднялись. Ну, конечно, эффект был, представляете, это когда стоит толпа народу, и все это nад толпой, то есть это было незабываемо. Priekšnesums zem lidojoša helikoptera ir bijis viens no retajiem, kur gaisa akrobāti izmantoja drošības virvi. Savukārt visi lidojumi cirka priekšnesumā, arī tie, kas izpildīti vairāk nekā 10 metru augstumā, ir bez drošības virvēm. Tie no vingrotāja prasa maksimālu uzmanību un arī šeit bez pārslodzēm neiztiek. Только что отработали номер, и давление настолько поднимается от нагрузок, что, наверное, как космонавты, вот я еще не могу до сих пор восстановиться. То есть это действительно, да, такие космические нагрузки, после которых очень тяжело прийти вот в нормальную, в норму человеческую. То есть это действительно так. То есть, возможно, может быть, пора и в космос уже. Представляете, номер идет в течение 7 минут, и 7 минут ты задействован, то есть у тебя идет работа без отдыха, то есть нон-стопом. Par spīti ikdienas slodzēm un pārslodzēm, vingrotāji gan uzsver, ka viņiem darbs patīk un viņi dara visu, lai publika būtu nevien kārtējo reizi pārsteigta un saviļņota, bet arī apmierināta. Tādēļ uz jautājumu, vai viņi būtu gatavi, piemēram, Rīgas svētku laikā, skatītājus pārsteigt ar priekšnesumu uz vai zem īstas lidmašīnas, saņemam apstiprinošu atbildi. Можно попробовать. Да, можно попробовать. Очередной раз рискнуть своим здоровьем. В этом и заключается наша профессия. Вообще артист цирка – это как бы, скажем так, такая многоплановая как бы профессия, что ты должен… Наша задача – удивлять зрителя, удивлять народ. Ты должен рисковать. Мы стараемся сделать все для того, чтобы это осуществить. Noslēgumā var vien piebilst, ka par spīti tam, ka gaisa vingrotājs savus lidojumus augstu virs manēžas grīdas īsteno bez jebkāda nodrošinājuma, šādi viņi jūtoties komfortablāk nekā lidojot īstā lidmašīnā. Но, честно говоря, когда ты сам летишь и сам за себя отвечаешь, это как-то спокойнее, честно говоря. То есть ты понимаешь, что ты управляешь собой. Когда тобой уже кто-то управляешь, это как-то… Jāatzīst, filmēšana cirku mūsu raidījumam nav ierasta lieta, un tomēr pēc tās bijām pateicīgi gan Ivaram par uzdoto jautājumu, gan cirka māksliniekiem par lieliskām emocijām. Tādas novēlam arī jums, bet ja jūs tieši tāpat kā Ivars vēlaties ietekmēt mūsu raidījumu saturu, droši rakstiet savus jautājumus un ierosinājumus uz e-pastu lidojumplāns@lidojumplāns.lv.
Bet nu gan laiks tradicionālajam konkursa jautājumam, un šajā reizē pie balvas tiks tas, kurš pirmais atsūtīs pareizo atbildi par to, kad notiek pārēja no vasaras sezonas lidojumiem uz ziemas sezonas lidojumiem un kādā datumā tā paredzēta šajā gadā. Esi pirmais, kurš atsūta pareizo atbildi uz e-pastu lidojumplāns@lidojumplāns.lv un balvas būs tavējās. Bet nu gan laiks atvadīties. Paldies, ka bijāt šo pusstundu kopā ar mums. Uz tikšanos pēc nedēļas. Atā!